Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi svētīti, lai Dievs jūs svētī. Un šorīt man Dievs runāja manā sirdī, kad atklāja pats sevi. Tad, kad mēs nākam pie Jēzus Kristus, tad, kad mēs nākam viņa klātbūtnē, tad, kad mēs nākam viņa tūmā, viņš aizskar mūsu sirdis, viņš aizskar mūsu dzīves, viņa gaisma ieplūst mūsos. Tā ieplūst mūsu prātā, tā ieplūst mūsu sirdī, tā ieplūst mūsu garā, tā ieplūst mūsu miesā, viņa patiesā gaisma. Jo Jēzus ir nācis apgaismot tik vienu cilvēku. Un tad, kad tu nāc Jēzus gaismā, tad tu sāc atklāt savus talantus, tad tu sāc redzēt savu mēķi savai dzīvei. Tu sāc redzēt savu nākotni, kad tava nākotne ir pilna tiešām patiesa prieka, patiesa miera un Dieva vadības, jo Dievs izmaina mūsu dzīves un Dievam ir brīnišķīgs plāns mūsu dzīvei. Viņam ir brīnišķīgs plāns tavai un manai dzīvei. Un Jēzus Kristus tevi ļoti, ļoti mīl, un viņš vēlas tevi svētīt, un viņš vēlas par tevi gādāt, un viņš vēlas tavu dzīvi vadīt, un viņš vēlas būt tev vislabākais draugs. Jēzus Kristus no Nācerets, dzīvā Dieva dēls, kas nomira par taviem grēkiem pie krusta, un 3. dienā augšām cēlās, un sēž pie tēva labās rokas, un valda, kamēr katrs ienaidnieks tiks nolikts zem viņa kājām, un kā pēdējo viņš iznīcinās nāvi. Amen! Jo tad, kad mēs būsim debesīs, nāvis vairs nebūs, nekā vairs nebūs tās, ar ko mēs varbūt šodien cīnamies. Viņš nožāvēs visas asaras mūsu dzīvēs. Amen! Un atklāja pats sevi, nāc viņa klātbūtnē. Jo arī tad, kad tu nonāc Kristus klātbūtnē, tad arī tu kļūsti svēts, tad tu kļūsti tīrs un šķīs, jo viņš tev palīdz. Dievs nav tā, kad tu nāc pie viņa, tu atdod viņam savu dzīvi, un viņš tev atstāja kā bāreni un tiec pats ar sevi galā. Nē, Dievs, Jēzus Kristus un Svētais Gars, trīsvienīgais un patiesais Dievs, viņš vēlas līdzdarboties līdz ar tevi. Amen! Viņš grib, lai tu savas cīņas izcīni kopā ar viņu. Viņš vēlas, tad, kad tu lūdz Dievu, kad viņš ir kopā ar tevi, kad tu kaut ko nerunā par tukšo, bet Dievs vienmēr ir tev blakus, un viņš klausās to, ko tu viņam lūdz, un ko tu vēlies savā dzīvē sasniegt vai iemantot. Un es ticu, ka mēs katrs gribam iemantot Dieva svētības, un mēs vēlamies savā dzīvē nest augļus un būt Dievam patīkami, un nodzīvot katru dienu kaut ko Dievam, izdarot viņam par prieku. Dzīvot tā, kad tu tiešām katru dienu kaut ko izdari Dieva labā, kaut ko izdari Jēzus labā, Svētā Gara labā, iepriecini Dieva sirdi, nāc viņai klātbūtnē, esi kopā ar viņu, las kopā ar viņu Bībeli, lai Dievs ir tavs labākais draugs, lai Jēzus ir tavs labākais draugs, lai Svētais Gars ir tavs labākais draugs tavā dzīvē, ar kuru tu ej šo dzīves ceļu, kad tu ej savu dzīves ceļu kopā ar viņu. Es to novēlu tev šajā dienā. Jēzus Kristus vārdā. Amen.